Halleluja, slavu Tev, kungs, slavu Tev, kungs. Mēs nākam pie Tevis, mēs nākam Tavā godības mākonī. Mēs tuvojamies Tavam godības mākonim, Tavam slavas mākonim, kungs. Tu dari mīkstas mūsu sirdis, kungs. Tu iepriecini mūsu dvēseles. Tu atver mūsu garu, ka mēs varam Tevi dzirdēt, just, saprast, piedzīvot, kungs. Paldies Tev par Tavu mīlestību, paldies Tev, kungs, par Tavu godību, par Tavu slavu, par Tavu godību, par Tavu slavu, kungs. Paldies par Tavu godības mākoni, paldies par Tavu godības mākoni, paldies par Tavu godības mākoni. Ka Tu pieskaries, kungs, un dari mīkstas mūsu sirdis, ka mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, ka mēs varam pieņemt Tavu vārdu, kungs. Halleluja! Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam kust Tavā klātbūtnē, ka Tava mīlestība iespiežas mūsos dziļi, dziļi, dziļi. Kungs, ka Tu izmaini mūsu iekšieni, Tēvs, ar savu mīlestību, ar savu klātbūtni. Kungs, atver mūsu sirdis, atver mūsu dvēseles, ka nekāda cietokšņa nestāv pretī Tavai mīlestībai, Tavai labvēlībai un Tavai svētībai, lai nekas nepretojas Tavam vārdam, kungs, lai nekas nepretojas Tavai gudrībai, lai nekas nepretojas Tavai atklāsmei, Tēvs, ka mēs esam mazi, mīļi bērni, kas gatavi uzklausīt Tavu vārdu, Tavu padomu, Tavu gudrību, pieņemt to, dzīvot tajā, ēst to, dzert, domāt par to dienām un naktīm. Debes Tēvs, bez Tevis mēs nenieka nespējam. Bez Tevis mēs nenieka nespējam. Mums ir nocietinātas sirds un pasaules ritenis mūs ierauj. Kungs, tikai Tava klātbūtne, Tavs pieskāriens un Tava mīlestība, Tava dziļā mīlestība var mainīt sirdis, var mainīt dzīves, var mainīt likteņus. Kungs, mēs pieņemam Tavu mīlestību, Tēvs, Tavu Tēva mīlestību mēs pieņemam. Kungs, aizpild visas dvēseles tukšās vietas, visus aptumšotos kambarus, kungs. Nāc un iespiedies mūsos ar vien dziļāk ar savu mīlestību. Kungs, mēs kūstam Tavā klātbūtnē, un katri meli zaudē spēku. Meli, kas nav no Tevis, tie zaudē spēku, kungs, Tavā mīlestībā, Tavā klātbūtnē, Tavā labvēlībā. Kungs, mēs pieņemam, ka meli zaudē spēku, ka meli par Tavu mīlestību, ka tie zaudē spēku. Tu gribi mūs pabarot, Tu gribi mūs padzirdīt ar savu mīlestību. Kungs, mēs atveram savas sirdis Tavā priekšā, Tēvs, ka mēs kā mazi bērni varam šūpoties Tavās šūpolēs, ka mēs kā bērni varam šūpoties Tavās šūpolēs, un mūs neuztrauc nekas mūs neuztrauc, jo Tava mīlestība tā pārklāj visu, tā pārklāj katras rūpes, tā pārklāj katru uztraukumu, tā pārklāj dvēseles nemieru, dvēseles sāpes, tā sagrauj katrus prāta cietokšņus, lai mēs ar Tevi būtu viens, lai katrs no mums ar Tevi varētu būt kā viens, jo kā stāv rakstīts, es daru to, ko es redzēju, ko mans Tēvs dara, un tās ir mūsu bērnu ilgas, redzēt, ko Tēvs dara, un darīt to pašu. Tās ir mūsu bērnu ilgas, redzēt, Tēvs, ko Tu dari, atpazīt Tavu rokrakstu, atpazīt Tavus darbus, un darīt kā Tu, iet kā Tu, dzīvot kā Tu, strādāt kā Tu, sludināt kā Tu, pravietot kā Tu, dziedināt slimos, brīnumus darīt. Kungs, redzēt uz priekšu,
Paldies Tev, Tēvs, ka Tava mīlestība to visu dara, ka Tu savā mīlestībā dod mums visus ieročus, kas mums vajadzīgi, ka Tu mums dod visus ieročus, kas mums vajadzīgi, lai šo pasauli uzvarētu, lai dzīvotu uzvaras pilnu dzīvi, lai būtu par galvu, nevis par asti. Paldies Tev, Tēvs, par Taviem ieročiem. Mēs satveram visus Dieva ieročus un uzvaram visus cietokšņus un visas iedomīgās iedomas un visus prātojumus un visus melus un visas važas tiek salauztas ar Tēva mīlestību, Tēva mīlestībā, Tēva mīlestībā, Tēva mīlestībā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūs neesi atstājis bāreņus. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu neesi mūs atstājis bez mantojuma, bet Tu esi sagatavojis mums mantojumu. Vispirms debesīs mūžīgo dzīvību un tad visus garīgos ieročus, lai mēs dzīvotu ar Tevi vienoti, lai dzīvotu ar Tevi vienoti, Kungs. Un ja kāda lieta mums šodien vēl traucē, tad Tu to, Dievs, šodien atklāsi. Kas mums traucē būt vienotiem ar Tevi? Kas mums traucē būt ar Tevi kā viens? Dzirdēt Tevi un spērt soli. Lai nav starp dzirdēt un darīt vēl 5 mēneši, Kungs. Tā mēs negribam. Mēs gribam, lai starp dzirdēt un darīt ir sekundes simtdaļas. Starp dzirdēt un darīt kļūst arvien mazāk un mazāk, Kungs. Mēs esam darītāji, mēs esam uzvarētāji. Un dod mums, Kungs, šodien jaunus ieročus, atver mums jaunas lietas, dod mums jaunu vārdu, dod mums jaunu spēku, Kungs. Visu, kas mums ir vajadzīgs, lai iet un uzvarētu pasauli, lai iet un uzvarētu grēku, lai iet un uzvarētu visus sātana melus, lai iet un uzvarētu lai apietu visus izliktos slazdus, Kungs, ka Tu mums dod redzēt uz priekšu, saprast uz priekšu, just uz priekšu. Ja mēs neredzam, tad mēs jūtam, mums ir zināšanas, Mārts, mēs zinām, ka jāgriežās pa kreisi, nevis jāiet taisni, jo Tu esi mūsu Dievs, jo Tu neesi nolēms nevienu atstāt bēdā, un pat ja kāds ir pakritis, Tavs mērķis ir piecelt. Ja kāds ir aizlūzis, Tavs mērķis ir dziedināt, Tavs mērķis ir atjaunot. Tu gribi redzēt savus bērnus veselus, Tevi pielūdzam, Tevi slavējam, vairojamies un darām zīmes un brīnumus. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu spēku, paldies par jaunu iedvesmu, paldies par vārdu, kurš atjauno, paldies par vārdu, kas dod spēku. Tu esi uzvarētājs, Tu neesi nolemts neveiksmei. Tas ir tas, ko vēlns Tev visu laiku tavā prātā grib iestādīt. Tu esi nolemts uzvarai, ja Tu esi Dieva bērns, Tu esi nolemts uzvarai. Tev nav variantu neuzvarēt. Tev ir tikai viens variants uzvarēt. Agrāk vai vēlāk tu uzvarēsi, tev nav variantu. Ja tev liekas, ka tev vairs nav spēka un tu nespēji vairs cīnīties, atceries, tu esi nolemts uzvarai. Ja tu esi Dieva bērns, tu esi nolemts uzvarai. Pieņem to vārdu. Nolemts uzvarai. Halleluja, halleluja, halleluja. Slavu Tev, Kungs, un pateicību par Tavu spēku. Es Tev pateicos, Kungs, par Tavu spēku. Kungs, slava Tev un pateicība. Halleluja, halleluja, halleluja. Labrīt, mīļā draudze. Draudze, kur ir nolemta uzvarai. Kristus uzvara. Paldies par slavēšanu. Slavēšanu uzvarā. Jaunā spēkā. Halleluja, slavu Tev, Kungs. Jā, paldies, jūs varat apsēsties. Es mēģināšu šodien padalīties atkal ar kaut ko, kas ir manā prātā. Tagad te ir jābūt uzmanīgiem ar visiem lietotajiem jēdzieniem, vai ne? Vai prātā, vai garā, vai sirdī. Te vairs tā nevarēs tikt cauri izglītota draudze. Mācītāji jau vairākas svētdienas pēc kārtas mūs tik skrupulozi veda iekšā šajā jautājumā, ka mums, es domāju, ja vēl ir kāds jautājums, tad šodien vairs nebūs. Man bija tāda doma, ka es varētu stāstīt to pašu, ko mācītājs stāstīja iepriekšējās reizes, un varbūt neviens arī nepamanīs. Bet paldies Dievam, Dievs ir labs.
ka viņš dod jaunu vārdu, vai ne? Jo tiem, kas prasa un viņu lūdz, viņš dod to, ko mēs lūdzam. Tūlīt atradīšu, lai uzliktu pilnu ekrānu. Ir. Skaisti. Jā. Gribas iztukšoties Dievu priekšā. Man pilnīgi gribas aplaudēt. Jā, slavu tev, kungs, un pateicību par to, ka tu neatstāji nevienu. Kaunā neatstāji. Zin kā, mums tur bija pagājušajā dievkalpojumā tāda neliela sapulcīta, un mēs tur savā starpā runājam, un Ilzīte izteica tādu piedāvājumu, ka mēs varētu sēdēt dažādās vietās. Un Daina arī sēž, un kāds vēl sēž, un Ilze sēž. Bet tajā brīdī, kad Ilze izteica šo piedāvājumu, mācītāji prasīja, jā, un kāds varētu arī manā vietā. Un es paralēli, man liekas, runāju ar Lauru, un es tā automātiski, jā, es varētu. Un pēc pāris stundām man ir zvans, un mācītājs saka, Ines, tu nopietni? Es tā kā nesaprotu, ko nopietni? Un, tā kā, ka varētu to svētdienu to sagatavot. Un es taču nevaru pateikt, nē. Mēs esam mācīti teikt, jā, jā. Es nevaru laist garām iespēju būt jūsu priekšā un dalīties atkal ar kaut kādām jaunām lietām. Es noteikti stāstīšu to, ko jūs jau zinat, bet man ir viena lieta, ko es esmu pēdējā laikā atklājusi, un to es labprāt jums pastāstīšu. Bet šodienas tā galvenā tēma ir iztukšošanās, un tas bija vārds, ko Dievs iedeva. Viņš teica, ka šī ir tā tēma, par ko mums ir jāparunā, jo mēs visi gribam būt skaisti, tādi tīri un caurspīdīgi, vismaz kā minimums viņa priekšā, ja ne cilvēku un pasaules priekšā. Bet nevienmēr tā ir pareizi. Un Dievs mūs aicina iztukšoties nevis pasaules priekšā, bet viņa priekšā. Un ja mēs iemācamies iztukšoties viņa priekšā, tad pasaules priekšā mums nebūs jāiztukšojas. Un mums nebūs jāstāsta, cik mums ir grūti, sāpīgi, kādas mums ir neveiksmes un citas lietas cilvēkiem, kolēģiem vai draugiem. Un otra lieta, ko viņš mums ir iedevis, draudzi, aleluja. Mums nav jāiet pie pasaules, mums ir mūsu māsas un brāļi, un ja mums ir kādas lietas, kuras aizēno šo skaisto stikla trauku, kurš ir caurspīdīgs, tad noteikti ir kāds draudzē, kurš var tev kalpot, kuram tu vari uzticēties, kurš var tev iedot padomu. Tāpēc mūsdienās ir moderni tagad visādas grupas, atbalsta grupas, vai ne? Schēmoterapijas grupa, kāda tur vēl, grupu terapija ar vienu vārdu sakot. Un iedomājieties, ka jau pirms 2000 gadiem viņš mums jau ir atstājis šo te principu pulcēties pa mājām un uzticiet viens otram savus grēkus un nesiet cita nastas. Un mēs jau draudzē tā esam iemācījušies izmantot. Mēs neesam vieni un vientuļi, un ja mums kaut kas grauž, galvenais, lai lepnums mums netraucē atnākt un palūgt palīdzību. Jo nevienmēr arī kalpotāji redz, nevienmēr varbūt arī pieiet, bet neļausim arī lepnumam vai kādiem atkal aizspriedumiem vai meliem mūs kavēt no iztukšošanās, lai mūsos nav nekas, kas neļauj Dieva garam mūsos darboties. Lūk, un šo jau jūs esat redzējuši kādā no manām citām prezentācijām par to, ka mēs esam tādi kā trauki. Tas ir veids, kā mēs par sevi varam domāt, ka mēs esam trauki. Un 2. Timoteja 2. nodaļa, 20. 21. pants rakstīts tā. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, es ieliku iekvās netaisnības lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts katram labam darbam. Un mēs, protams, esam aicināti būt tādi trauki, kur ir gatavi darbam. Un mēs arī visi gribam būt tādi trauki, tīri, skaisti. Un, lai mēs būtu tādi trauki, kur ir derīgi labiem darbiem, tad mums ir jāšķīstās no katras netaisnības. Un netaisnība Bībelē ir tas pats, kas grēks. Un paskatīsimies, kādā veidā tas
grēks Bībelē atklājās, daudz un dažādos veidos atradu, es paņēmu tikai 2. Un mūsu kunga mērķis šodien ir, ja mēs šodien esam visi te tādi ar vāciņiem virsū, katrs sēž ar savu vāciņu virsū, savai dvēselē, garam, miesai. Jā, viņa mērķis šodien ir, vismaz pavērt, pacelt. Tāpēc es tev aicinu, ļaujies viņam, ka viņš nāk un paceļ tavu vāciņu. Jo tu gribi būt caurspīdīgs, bet, lai tu būtu caurspīdīgs, tev ir jāļauj viņam pacelt tas vāciņš un paskatīties, kas vēl tevī ir iekšā, tas, kas viņam traucē, tevi lietot pilnvērtīgi, kas tev pašam galā traucē, jo tu jau nemaz nezini, kas tev traucē. Tu noteikti jūti, ka tu nedzīvo varbūt uz 100%, tu neeji savā aicinājumā, kaut kas nav līdz galam. Ļauj viņam šodien parādīt tev, kas ir tas, kas traucē iet līdz galam, kas traucē varbūt iet kalpošanā, sludināt, lietot dāvanas vai pieaugt savā karjerā. Vienalga, kam tu esi aicināts. Lai viņš šodien paceļ un saka, jā, pacel manu vāciņu. Jo viņš ir vienīgais, kuram mēs varam uzticēties, tad, kad jūs aiziet pie psihoterapeita, jūs nezināt, kādas metodas viņš izmantos. Un ļoti bieži ir tā, ka tās ir tādas vardarbīgas metodas pret dvēseli, taču viņš jūs ir radījis, viņš ir iepūtis jūsos šo te dvašu, savu garu ielicis mūsos jau pie radīšanas. Un viņu visvairāk rūp tava dvēsele. Viņš neko nedarīs tādu, kam tu pats nebūsi gatavs. Viņš nepacels no tava katliņa ārā kaut ko tādu, kas tevi sāpinās, vai būs tev par kaunu, vai apkaunos tev citu priekšā. Viņš ir tik delikāts, viņā ir visa gudrība, viņā ir visa pilnība. Ja viņš kaut ko dara, tad viņš dara to ar glanci. Ja mēs varam tādu vārdu lietot. Lūk, un šī ir tā schēma, ko mēs visi zinām, vai ne? Vēlreiz vienkārši tā. Jo mācītāji runāja par to, ka tā ir mācība, kurā mēs dzīvojam šajā draudzē. Gars, dvēsele un miesa. Un prāts, par ko mēs vairākus dievkalpojumus runājot, pieder pie dvēseles. Protams, viss ir savā starpā saistīts, bet šis ir tikai tāds veids, kā mēs varam runāt par šīm garīgām, emocionālajām un miesas lietām. Un es domāju, kā tad, lai es pamatoju šo tā teikt, rimbuli ar bībeli. Kur šis rimbulis bībelē ir? Jo es zināju, ka Ilvers droši vien sēdēs. Bet ne visiem rimbuļiem es varēju atrast tā kā raksturvietas, un varbūt arī man nebija laika, tā kā es viņu pilnveidošu, jā, un varēšu atkal vēl kaut kā uzlabošu. Bet mēs zinām, ka Dievs mūs aicina tuvoties viņam. Tuvieties Dievam, un viņš tuvosies mums, un mēs esam uz to aicināti. Tik sevišķi, kad mēs runājam par savu dvēseli un par savu šķīstīšanos un varbūt vēl kaut kādām grēcīgām lietām, mēs saprotam, ka vienīgais veids, kā mēs varam šķīstīties, ir tuvoties viņam. Un tas ir bibliski, un jūs man piekritīsiet, vai ne? Ja? Paldies! Un arī iepriekšējos dievkalpojumus mācītāji bija skaisti raksturvieta, bet man nebija laika atrast. Domā par neiznīcīgām lietām, ka viņš mūs aicina domāt nevis par māju mašīnu, somņām un kaut kādām tādām lietām, lai mūsu prāts saistās pie tā, kas neiznīcīgs, pie tā, kas mūžīgs. Un tad es domāju, viena lieta, tas, kad mūžīgais ir ārpus mums, ārpus visiem rimbuļiem, lielais varenais Dievs, kurš ir radījis debesis un zemi. Un otra lieta, ka tā visa varenība un tā visa pilnība un tā visa godība ir mūsos, pašā centrā, pašā garā. Un ja mēs, mūžība ir mūsos, un ja mēs esam aicināti domāt par neiznīcīgām lietām, mēs esam aicināti domāt par to, kas ir mūsos. Jo viņš ir kā tur, tā arī šeit. Un tas ir tas pamatojums, kāpēc mums ir jādomā par sevi, kādi mēs esam, kādus viņš mūs ir radījis. Jo viņš ir dizaineris, uzdizainējis mūs. Un ar ko mēs atšķiramies no psihologiem un pasaules ar to, ka mēs negribam sevi uzbūvēt. Mēs neizdomājam, kādi mēs esam. Mēs gribam atklāt to dievišķo, to, ko viņš ir pie radīšanas mūsos ielicis, ko grēks ir samaitājis un pasauli varbūt ir apspiedus. Mēs esam aicināti atklāt to mūžīgo daļu, kas ir mūsos, nevis to iznīcīgo čauliņu,
kurus vajag smuki apģērbt, pareizi uzvesties, pareizi apsēsties, uzlikt īsto pulksteni uz īstajām tikšanās reizēm, tā tālāk. Bet viņš saka, nē, tev ir kaut kas vairāk, tu neesi tikai pulkstenis un skaista kleita vai kas tur vīriešiem, laba mašīna. Tu neesi, tu esi vairāk. Tu esi vairāk, tu esi neiznīcīga lieta, tev ir mūžīgs gars. Un tas gars tev ir jāiepazīst, kāds tas gars iekšā ir un ko tad ar viņu darīt un kā ar viņu dzīvot. Nu, lūk. Un šeit ir tas, par ko mēs runājām. Iepriekšējos dievkalpojumus mācītājiem mums stāstīja ļoti dziļi īstenībā, atkal mums atgādināja par prātu. Tad tas pirmais impuls bija par to, ka mēs sastāvam no 3 daļām, un viena no tām daļām ir dvēsele. Un tad, kad mēs ejam pie dvēseles, tad dvēsele sastāv no prāta, emocijām un gribas. Tās ir 3 lietas, ko mēs atrodam arī Bībelē. Nu, protams, es pārliecinājos, ka Bībelē nav vārda emocijas. Tas ir jauns, tas ir jaunāks. Bet Bībelē toties ir, mēs zinām, Dāvids, viņš skuma, viņš dusmojās, un tas viss tur ir aprakstīts. Un tāpēc noteikti par emocijām ir runa, un mēs par to esam daudz runājuši. Un arī par prātu mēs mācītāji jau šīs iepriekšējos dievkalpojumus ļoti daudz runāja. Visi interesantākā lieta šajā 1, 2, 3, 4, 5, piecotnē. Visinteresantā lieta ir griba. Jo griba, viņa ir brīva. Un griba ir tas instruments, ar kuru mēs varam izvēlēties savas izvēles. Vai mēs rīkosimies saskaņā ar Dievu vārdu, vai arī mēs rīkosimies saskaņā ar savu gribu, ar savām iekārēm, ar savām vēlmēm, ar savu miesu. Labi, es negribu jūs daudz apgrūtināt, bet prāts, emocijas un griba mums ir vairāk vai mazāk skaidrs, bet tad, kad mēs ejam dziļāk arī varbūt dvēseles dziedināšanā, mums nāk klāt vēl 2 tādi vārdi kā iztēle un atmiņa. Un šeit es gribu pamatot, kāpēc es paņēmu iztēli un atmiņu, tāpēc, kad mācītāji mūs aicināja atjaunoties savā prātā, un Bībeles mūs to aicina, svētie raksti, atjaunoties savā prātā, Pāvils raksta. Un prāts mums ir jāatjauno, lai tur ir Dieva vārds, tādēļ, kad viss jocīgākās lietas notiek ar iztēli un atmiņu. Jo mums liekas, ka mēs labi atceramies, kāda izskatās egle aiz loga. Bet tam, ko dara iztēle ar jūsu atmiņu, vairs nav nekāda sakara ar egli aiz loga. Un, respektīvi, ja mēs savā dzīvē piedzīvojam kādus lielus triecienus vai pārmaiņas, kuras mums ir grūti pieņemt, kaut kādus emocionālus satricinājumus, tad tieši iztēle un atmiņa ir tie, kas ir atbildīgi par to, kā tas ietekmēs mūsu šodienu. Un ja mūsu prāts nav atjaunots pēc Dieva līdzības, Dieva prāta, Dieva gribas un Dieva vārda, tad tur notiek viss iespējamais vīzijas. Jā, šausmu filmas, tikai ne tas, kas atbilstu Dieva vārdam. Nu, lūk, un ar mūsu atmiņām arī ir interesanti, ja mēs esam piedzīvojuši sāpes, piemēram, mums ir bijis kāds notikums, varbūt kāds tuvinieks ir gājis bojā, tad ja viņām ir tāda pati intensitāte, kā tas būtu tagadnē. Jo iztēlē mēs visu redzam realitātē, un tur nav laika, mēs redzam tā kā tagadni, kā tagadnē to notikumu. Un šādi notikumi ļoti lielā mērā var atstāt iespaidu uz mūsu tālākajām izvēlēm un tālāko uzvedību, kurā arī var būt tā kā destruktīva tieši attiecībās. Tāpēc tas ir vēl viens pamatojums. Man ļoti patīk šis cilvēciņš, viņam tur galvā viss kaut kas notiek. Bet, ja mēs šādi iedziļinamies, kas tad mūsu galvā notiek, mēs ļoti labi varam apzināties tos procesus, kurā posmā notiek, nezinu, krievis tāds labs vārds, zboj. Kurā ir tā vieta, kur kaut kas neatbilst rakstiem. Jo kāpēc Jēzus teica, pat neiztēlojieties, kur jūs esat domās apgrēkojušies, tāpēc, ka viņš labi zināja, ko dara mūsu iztēle un ko dara mūsu atmiņa. Kādā veidā iztēle pārinterpretē to, ko atmiņa atcerās. Un tas notiek parasti tieši šo te jau prāta spriedumu rezultātā. Nu, lūk, un tad šitam daudz neiesim. Vienkārši es gribēju jums pateikt, lai jūs pievērstu uzmanību gan iztēlē, gan atmiņai, ka tās ir vēl tādas daļas prātā, kuras Bībelē noteikti nav izdalīts, bet mēs mūsdienās jau par to runājam, un tas dvēseles jēdziens to ietver.
Nu, lūk, un tad, kad es meklēju smukas bildītes, ko jums parādīt, tad es atradu šī tādu, tur rakstīts angliski, your mind must be stronger than your emotions. Tavam prātam ir jābūt stiprākam par emocijām. Šis tests draudzēji, kā jums liekas, jums patīk šis teiciens? Tev patīk? Jums liekas, ka ar to teicienu viss ir kārtībā? Jūs gribat uzvarēt savas emocijas? Bet jūs domājat, ka prāts ir tas instruments, ar ko uzvarēt emocijas? Vai ne? Amen. Es piedāvāju šādu variantu. Tā ir modernās pasaules traģēdija. Viņi nepazīst Dieva garu. Viņi grib uzvarēt savas emocijas ar savu prātu. Bet mēs iepriekšējā vai pirms tam vēl viena tieši mācītāja arī runāja par to, ka viss, ko prāts var izdarīt, viņš var iedzīt tev vēl lielākā strupceļā. Viņš tev uzģenerēs vēl 5 un 10 scenārijus, un tu nezinās, kurš ir īstais. Un ziniet, kā mūsu reliģiski izglītotais prāts, kurš ir salasījies rakstus, viņš vēl tev uzģenerēs 3 kristīgus scenārijus. Un viņi visi iekļausies, viņi iekļausies Bībelē, draudzes mācībā, un viss būs skaisti. Un tev nebūs atkal nekādas iespējas izvēlēties. Tādēļ es piedāvāju, es nepiedāvāju. Es redzu, ka Kristus mums piedāvā, ka prātu un emocijas uzvar tikai un vienīgi gars. Un man laikam tāda īsti tieši rakstuvieta nav. Jā, tūlīt. Kāpēc Jēzus teica, neaiziet no Jeruzalemes, kamēr spēks no debesīm nebūs nācis? Es domāju, viņš teica, neaiziet no Jeruzalemes, kamēr jums ir tie prāta scenāriji, ko jūs tālāk darīsiet. Jo tikai tad, kad jums būs mans gars, kad jūs saņemsiet Dievu garu, jūs varēsiet iet un darīt lietas, kas ir lielākas, kurus es vēl darīju. Tad jūs zināsiet manu gribu. Jums būs vismaz instruments, kā izdibināt manu gribu. Jo kamēr jūs pēc prāta iesiet, tikmēr jūs aiz stūra saules gaidīs un lūkos kā nokaut. Bet ja jūs pēc mana gara darīsiet, tad es jūs izvedīšu cauri jūrām un vētrām un čūskām un skorpijiem, un jūs izdarīsiet manu gribu, un jūs ieiesiet savā aicinājumā, un jūs dzīvosiet uzvarā un dzīvosiet spēkā. Tāpēc īstenībā man jau arī pat patīk tas tāpat kā Dzintaram. Uzvarēt emocijas ar prātu. Bet es izlasīju šeit vēl veselu nodaļu Salmana pamācībās, gan varbūt kaut kur viņa būs, par to, kā Salamans arī bija izdomājis, ka viņš varēs izdomāt visas atbildes un atrisināt visas mīklas ar prātu. Un atzīstiet, Salamana pamācību grāmata ir diezgan, depresīva, teiksim tā, jo tas ir viņa prāta darbs. Viņš vienkārši arī, mēs neko nevaram pārmest, tāpēc, ka tajā laikā Dieva gars bija uz atsevišķiem cilvēkiem, uz praviešiem. Tikai jaunajā derībā, kad mēs jau esam satikušies ar Kristu, mums ir šis instruments svētais gars, kurš mūs māca no iekšienes. Viņam vēl tāda nebija, tāpēc viņam bija skaidrs lēmums. Es kā gudrākais no visiem, es atradīšu atbildes uz visiem jautājumiem. Prāts man visu tā kā pateiks priekšā. Un jo vairāk viņš prāto, jo vairāk viņš nonāca pie secinājuma. Viss ir putekļi un viss ir niecība. un atbildes nav uz šīm te mīklām. Un tad jaunajā derībā mēs esam Pāvils raksta. Pāvils? Ilvers man izlabos. Tagad mēs visu redzam miglaini, bet tikai tad, kad mēs būsim apskaidroti, tad mēs visu redzēsim tā, kā ir. Un tas ir stāvoklis, kurā mums ir jāiemācās dzīvot. Ka šodien Dievs mums atklāja vienu puzles gabaliņu, otru, trešo, bet mēs nevaram atbildēt uz visām dzīves mīklām. Mums nav atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Bet tas nenozīmē, ka mums viņi nebūs rīt, un mēs ilgojamies būt apskaidroti, saņemt atklāsmes un saprast Dievu vēl vairāk, saprast viņu vēl dziļāk. Un jo vairāk mēs viņam tuvojamies, jo vairāk viņš mums arī atklāja. Amen? Rakstvieta par to, kā mēs uzvaram. Un kas mums ir gal galā jāuzvar? Mums jau ir jāuzvar gan tā miesa, gan tās emocijas, gan tas prāts, kurš nevar rimties. Jāaptur viņš, jāievažo, tā kā zirgs. Rakstvieta tāda. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums ir jāmirst. Bet, ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Un mēs nevaram no prāta prasīt to, ka viņš apspiež emocijas. Un mēs arī neesam aicināti vispār apspiest emocijas.
Jo mēs esam, tāds mūsu Dievs ir radījis, tas ir viņa līdzībā, viņam arī ir emocijas. Mēs esam aicināti izprast sevi, un Dieva vārda gaismā izprast sevi. To, kas labs, patīkams, taisnīgs, to paturēt, un kas ir nešķīsts un nesvēts, to atmest. Tā kā nedomāt tās domas, kuras nav svētas un viņam tīkamas, un paturēt prieku, mīlestību, labvēlību, un tādu dzīves prieku un visu pozitīvo. Iesim tālāk. Kas man te ir? Laba un mierīga sirds ir miesas dzīvība, bet ātrs un kaislīgs prāts ir kā puveša kalvars. Mēs zinām, kāds ir mūsu prāts, un arī mācītāji mums jau iepriekšējās reizes, ka viņš aizskries pa priekšu visam un izdarīs visu. Un turklāt prāts vēl, viņš ņem impulsu no emocijām. Emocijas, mēs zinām, kā ir. Šodien es jūtu tādu emociju, un rīts jūtu tādu emociju. Un noteikti, kā teikt, emocijās pieņemtie lēmumi nav tie ilgtermiņa lēmumi. Un tad tu esi tāds cilvēks, kurš ir kā vēja dzenāts, kurš nezinu pats, kur iet. Un tādu cilvēku ir ļoti viegli izmantot gan darbā, gan arī draudzētā var būt. Ja tu pats nezini, uz kurien tu ej, tad tev viegli ir ielikt citu cilvēku mērķos, kas varbūt neskan ne ar tavu aicinājumu, ne ar taviem talantiem. Un šeit arī tā rakstvieta Lūkas 24:49 ir rakstīts, neaiziet no Jeruzalemes, kamēr es nebūšu jūs ietērpis spēkā. Un es gribēju jums pastāstīt, arī vēlreiz apliecināt to, ko mācītāji runāja, ka mēs varam sevi tā, es negribu teikt to vārdu pārprogrammēt, bet viņš ļoti labi dara, jo Dieva vārds ir instruments, ar kuru mēs varam sevi celt, citus celt. Un arī mums bija tāds brīdis, tas jau bija kaut kāds gadus atpakaļ, ka Sebastians no rītiem cēlās ļoti tāds pūcīgs un dusmīgs. Un es domāju, ak, Dievs, ko lai es daru, kā lai es viņam palīdzu. Un Dievs man iedeva rakstu vietu, bet es tagad neatradu, nepietika īsti laika. Un psalmos raksties, mosties ar gavilēm mana dvēsele. Un es katru rītu gāju viņa istabā un teicu, mosties ar gavilēm mana dvēsele. Kamēr jau viņš ieraugot man, viņš arī smaida. Tu atceries, ja, Sebastian? Viņam bija tāds rīt, ka viņš sāka smieties. Es esmu mēģinājis arī tagad, ja, vairākus gadus vēlāk iet viņa istabā ar tādu tekstu, mosties ar gavilēm man dvēseli, bet viņš vairs nestrādā. Jo es saprotu, ka mans Dievs ir radošs Dievs, un viņš gaida, ka es viņam paprasīšu nākamo instrumentu, ko man tagad darīt. Un es vēl vienkārši neesmu paprasījis, jo katram laikam ir savi instrumenti, vai ne? Un tas ir tas stāsts par to, ka tiešām Dieva vārds dara brīnumus, un mēs varam izmainīt sevi. Dievs to dara caur savu vārdu. Viņš pārprogrammē mūsu gan prātu, gan dvēseli, gan arī miesu. Tāpēc arī ir šie pasludinājumi, mums ir tāda mācība, un tā mēs esam arī, pēc vārda mēs to redzam, kad apliecina veselību, nevis savu slimību. Droši vien viņa mums to varētu vislabāk pastāstīt, vai ne? Cīņa ir jāiziet ar Dieva vārdu. Bet tur ir viena tāda maza nianse, ko es esmu atklājis pēdējā laikā, kur arī es jums gribu pastāstīt. Ja mēs esam tādi trauciņi, kuros mēs esam salikuši Dieva vārdu, mēs Dieva vārdu varam izmantot arī kā vāciņu, lai netiktu iekšā. Un tā ir tā nianse, ko es jums šodien gribēju pastāstīt. Jo, ja mums iekšā ir sāpes, nepiedošana, skumjas, bēdas, vēl kaut kādas negatīvas lietas, no kuras būtībā mēs esam aicināti tikt vaļā, Dievs grib viņus mūs iztīrīt. Bet ir vēl viena cita schēma, mēs varam būt noliegumā. Ja mēs esam piedzīvojuši pārdarījumu, mēs varam būt noliegumā. Mēs varam teikt, nē, man tas nesāp. Un tad Dievs nevar mūs dziedināt. Jo tad, kad tu pasaki, man tas nesāp, un tad tu uzliec vāciņu un saki, es esmu uzvarētājs Dieva spēkā, es uzvaru visu, bet sāpes tur iekšā paliek. Un mums ir visādi instrumenti, pasaulīgi instrumenti, bet dažreiz arī Dieva vārds mums var kalpot kā pašaizsardzības mehānisms, ka mēs paši sevi pasargājam, lai mums nebūtu jāieskatās tai patiesībai acīs. Un noteikti tas strādā, un tas ir labāk nekā neko nedarīt. Bet, ja ir iespējams, un Dievs tev atklāja, ka tavā sirdī un dvēselē ir nepiedošana, tad labāk celt to gaismā viņa troņa priekšā, ja ir vajadzīgs arī citu cilvēku priekšā. Parādīšu, kaut kur pārlekšu uz priekšu, kāpēc es esmu nonākusi šāda ir tā
šāda ir tā bildīta, kas notiek ar cilvēku. Bet mēs esam kristieši. Ja mēs ar Jēzu ejam, mums viss var notikt savādāk. Bet pats pirmais, kad mēs piedzīvojam kādu pārdarījumu, un pārdarījums noteikti ir saistīts ar grēku. Jo vai nu kāds ir grēkojis pret tevi, vai arī tu esi grēkojis pret kādu cilvēku. Tu piedzīvo sāpes. Un šīs ir zaudējuma stadijas. Ja tā ir liela trauma, piemēram, zaudēts cilvēks vai vēl kaut kas, pirmais, kas mums ir noliegums. Mums ir grūti pieņemt realitāti. Mums ir grūti pieņemt to, ka tā ir noticis. Arī manā dzīvē ir bijuši daudz tādi brīži, kurus es nevaru vienkārši pieņemt. Tā nav mana dzīve. Es palienu zem spilvenu, tā nav mana dzīve. Es nevaru. Kāpēc? Es nesaprotu. Es to nevaru pieņemt. Pirmais ir noliegums. Un ļoti bieži mēs varam palikt šajā noliegumā. Un tas tā kā cilvēks uzvarētājs, kurš kristietis uzvarētājs, es domāju, mēs varam ar Dievu vārdu vienkārši apslāpēt visas emocijas, apslāpēt visas tās sajūtas, kas mums ir. Es esmu uzvarētājs, es cīnīšos, iešu cīņā, un mēs vēl arī izlūdzam lūkšanas un visu pārējo, un kādu laiku zem tā vāciņa arī var būt tas noliegumā. Bet tas dziedinošais process, es ticu, ka Jēzus agri vai vēl mūs atved atpakaļ, varbūt ir kaut kāds noilgums, paiet kaut kādi gadi, un līdz tai saknei tāpat ir jāaiziet, ka tur ir kaut kāda nepiedošana vai vēl kaut kāds aspekts. Tātad pirmais ir noliegums, un mans aicinājums, ja Dievs tev kaut ko saka, ja tu varbūt kādā lietā esi noliegumā, jo viņš ir patiesība, ceļš un brīvība. Ja viņš tev šodien grib atklāt kādu patiesību par tevi, par tavu dvēseli, par tavām attiecībām vai par taviem pārdzīvojumiem, kādi tev ir bijuši pagātnē, ļauj viņam, lai viņš tev parāda to patiesību. Jo tad, kad tu vismaz atzīsti to, arī grēki, ziniet kā, es pati pie sevis zinu, kad 2006. gadā es kļuvu par kristieti, un tad es uzvilku tādu kristietības mētelīti. Un kas man tur vēl jāuzvelk? Es varu uzvelkt šito un to, tā kā visu var uzvilkt. Un tad pienāk kaut kāds brīdis, kad apstākļi dzīvē sakrīt tā, ka tev ir jāatzīst, ka vecā daba vēl joprojām ir iekšā. Un tad man pirmais jautājums bija, kā Dievs, kāpēc tas manī vēl ir iekšā? Ir pagājuši cik gadi, gandrīz 20, nav 20, 18 gadi, un tu man tagad rādi, ka tas ir manī iekšā? Ko tu gribi, lai es ar to daru? Priekš kam tad viss kristietība? Pa 18 gadiem tu nevarēši to tik galā? Kas tas ir? Un izrādās, ka es vienkārši visus šos 18 gadus esmu dzīvojis noliegumā. Tur viss ir kārtībā. Jo, viss kārtībā, vizuāli viss kārtībā. Man taču ir kristietības mētelītis. Un tagad viņš saka, nē, pieņem to, jo viņš jau grib parādīt. Redz, ja viņš paņemtu kādu tavu, tas varbūt nav tāds grēks, viņš ir kaut kur iekšā, dziļi tava tieksme, ja? Bet, visām tieksmēm ir tendence pārvērsties un iznākt augšā. Un viņš jau varbūt arī to var noņemt, un daudz ko viņš noņem tā, ka mēs par to nezinām. Bet, ja tās ir tādas svarīgas lietas, viņam ir jāparāda, un tev ir jāatzīst, ka tas tev iekšā ir, un ir jāpiedzīvo tā sajūta, ka tu gribi no tā tikt vaļā. Bet noliegums mums ļoti labi patīk kristiešiem. Mēs varam pagriezties tā kā arī, uz otru pusi, ja? Pa 180 vai 360, kur matemātiķi? 180, pa 180 grādiem, un teikt, tā vecā daba vairs man neatstāja iespēju. Un tad pēc 18 gadiem izrādās, ka tur vēl viss kaut kas ir. Ka tur ir vienkārši vāciņš uzlikts ar Dievu vārdu, ar patiesību, kas ir Bībelē, un tā patiesība ir. Bet ir reiz, ka viņš aicina vienkārši atgriezties un tikt ar to galā līdz galam. Un tad, kad mēs izējām ārā no nolieguma, ka šits man neskar, šits man nesāp, tas uz mani neatiec, tā nav man tā ir vecais cilvēks. Tad nākošais ir dusmas. Jā, dusmas. Nākošais ir dusmas. Tas ir tāds, šī ir tāda schēma no gudrajām psihologu grāmatām. Es domāju, ka Kristus, ja mēs viņam uzticamies, var mūs izvest citādāk, bet šis mums vismaz ļauj saprast tās stadijas, kurām jāaiziet cauri. Vai arī mēs varam pat taisno no nolieguma aiziet pieņemšanā, ka mēs pieņemam, ka tas ir noticis un vienkārši teikt, Jēzu, kā dzīvojam tālāk. Jā, es ticu tam, ka tas tā notiek. Bet, ja tu jūti dusmas, tad vienmēr dusmas, kā teikt, ir tikai aizberga virsējā daļa. Tās ir putiņas uz limonādes, vai kā tur, uz kvasiņa, uz aliņa. Kas kuram? Ja tev ir dusmas, tad noteikti tām dusmām apakšā ir kaut kāds noliegums, kaut kāda realitāte, kuru tu nevēlies pieņemt, visticamāk.
Un tad jau nākošais, mēs varam arī uz Dievu padusmoties, un viņš ir priecīgs, ka mēs atnākam ar savām dusmām pie viņa. Ka mēs neejam pie vīra uzreiz, vai sievas, vai bērniem. Jo, ja es esmu dusmīga, tad, grib vai negrib, tad bērniem nāks trūkties par to, ka traukt no nomazgāt. Tepiķi nav iztīrīt un tā tālāk. Un tad viņi saka, mamma, aizej, padusmojies. Tad, kad Sebastians bija maziņš, es viņam stāstīju, ka dusmas spilvenā ir jāizdaudz. Un tagad viņi mani sūta uz istabu, lai es padaudz spilvenas. Viņi jau ir, nākošās paudzes gudrāk par mums, vai ne? Viņi jau var atpazīt, ka tās dusmas nav īstas, ka viņas nav pa tēmu. Tu tagad ne pa tēmu. Šitā tēma nav pie mums. Tā kā viņi var atšķirt, vai tās dusmas ir reāli par tiem netīriem traukiem, vai tās dusmas tev no iekšienes nāk jau par to, kas darbā notika un vispārējo. Slavu Dievam par to, ka nākošās paudzes ir gudrākas. Un tad dusmas, ar dusmām īstenībā ir visgrūtāk, bet, vīriešiem varbūt vieglāk viņi aiziet sporta zāli, izdaudzās, jo viņas ir tādas, viņas velk uz to agresiju, viņām jābūt, tā ir enerģija, kurai jābūt izlādētai. Vai arī tad ir kārtīgi jāizslavējās, jāizlūdzās, jāpasaka visu, ko domā. Man patīk, tagad ir jauns vārds arī šajā visā coachinga un tajā sistēmā parādījies tāds emocionālā higiēna. Ļoti skaisti. Es domāju, mēs kristieši jau 2000 gadus ar emocionālo higiēnu nodarbojamies. Vismaz mēs ideālā variantā esam aicināti nākt no rīta lūkšanā un nodarboties ar emocionālo higiēnu. Revīziju, ļaut tam kungam izmeklēt manus ceļus, vai es neesmu uz nepareiza ceļa. Un pēc dusmām nāk kaulēšanās. Dievs, varbūt tā tomēr nav mana dzīve. Varbūt tas nav par mani. Varbūt tu kaut ko palaidi garām. Varam kaut ko nomainīt tajā failā. Un tā, ka mēs izkaulējamies, un tā realitāte ir tāda, kāda viņi ir, tad mums sākās skumjas. Šitajā bildītē ir uzrakstīts depresija, bet neuztraucieties, uzreiz depresija nav klāt. Vienkārši mēs piedzīvojam skumjas, mums ir bēdas, ka nav noticis tā, kā mēs gribējām, vai varbūt, ka kāds ir mūs apbižojis, jo mums var sāpēt arī tas, ka kāds ir vienkārši netaisnīgi, ne pēc Dieva vārda rīkojies pret mums. Es nezinu, es esmu stāstījis, atceros, ka bija tāds ļoti sen manās kristietības sākumos, man bija tāda kalpošana, kad es pierakstīju, manuprāt, mācītājs prediķus, vai arī rakstīju ziņas. Un bija ļoti stingra kārtība draudzē, lai tu tiktu pie kādas kalpošanas, tev bija jāsāk ar tolits mazgāšanu un pie durvīm stāvēšanu. Un es nezinu, kas tur bija tālāk hierarhijā. Katrā ziņā, lai rakstītu, tas jau bija augstāks līmenis. Jā, gārdrāvē. Mēs pazīstam tādu kārtību. Nav slikta arī kārtība, visam savs laiks, jā. Un tagad pēkšņi man pazvana tas vadītājs, kas man ir tā kā līderis, un saka, Ines, tev vairs nebūs jāraksta. Kā nebūs man jāraksta? Kā nebūs jāraksta? Ir atnākuši 2 meitenes, un tagad mācītājs viņas tur ir iecēlis. Un man bija tā, vienkārši, pirmkārt, man bija tas šoks, kāds var būt, tā ir mana kalpošana, tas mans aicinājums, vispār mana dzīvība, mans ūdens, mana maize. Jūs jau jūtat jau uzreiz elks, pārvērtēju, kas man svarīgāks, Dieva griba svarīgāk, un man tā lūkšana bija tāda, nē, Dievs, ja tā ir tava griba, tad tā ir tava griba, bet taisnības tur nav nekādas. Jo draudzē ir kārtība, kuru tagad atnāk un es viņas pat redzējis vēl nemaz nebiju, ka viņas jau bija ieceltas. Jā, un mans lūkšanas bija sirsnīgs, jo man bija tādas dusmas. Un rezultāts bija tāds, kad pagāja 1 nedēļa, man liekas, pat nepagāja nedēļa, es jau svētdien aizbraucot uz dievkalpojumu, man jau teica, nē, tu rakstīs, jo tās meitenes jau ir prom. Un tu raksturiet, un tu pagriezīsies, un nezāles vairs nebūs. Toreiz, laikam, tādu raksturiet nedomāju, es vienkārši domāju, wow, Dievs gan es varens. Es nezinu, un es neiedziļinājos tajās peripētijās, bet tas ir dusmas es piedzīvoju. Vispirms piedzīvoju noliegumu, es nesapratu, kāpēc tas ar mani tā notiek, un dusmas viss izstāstīja Dievam.
Un tad es mēģināju tā kā pie kaulēšanās sadaļas, es mēģināju tā kā sarunāt, ja tā ir tava griba, tad es to pieņemu, bet pieņemt es to nevaru, bet es pieņemu. Jūs zinat tādas sadīs, vai ne? Un tad pēc tam ir skumjas, es pabēdājos noteikti, mēs varam raudāt, mēs drīkstam raudāt, un mums ir jāļauj tai dvēselē skumt. Viņai ir tā kā jāizskumst, bet mēs nedrīkstam atļaut viņai tajās skumjās palikt. Tas ir destruktīvi, jo kas notiek, ka mēs paliekam skumjās par ilgu? Mēs kļūstam par upuriem. Un tev uzreiz būs klāt kāds glābējs. Es tevi izglābšu. Un parasti nevis dievišķākajā veidā. Aiziesim uz klubu, ko tu bēdājies? Aiziesim uz šausmeni, kur vēl? Versijas visādas, vai ne? Nezinu, kā vīriešiem tur ir, kādi viņiem tur ir, uz kuriem var aizvelt vīriešus, tad, kad viņi ir skumjās un bēdās. Bet arī tajā stadijā mēs nedrīkstam uzlikt, ja tu jūti, ka tev ir skumjas un bēdas, tiec ar Dievu galā, jo tu viņas pasakot jau vārdā, man Dievs sāp, man skumji, es atdodu un izlaidu tās emocijas tev. Mēs jau esam pusceļā, mēs tieši esam pusceļā jau uz to, lai būtu brīvi, lai jau mēs varētu atjaunoties pēc viņa gribas un prasīt, ko tad tālāk. Jo tad, kad tu esi pieņems to realitāti, kad tu esi atzinis to patiesību, ko viņš tev ir jau parādījis par to situāciju, tad tu vari tā kā saprast, nu labi, tāds ir bijis, es pieļauju kļūdu, vai kāds izdarīja man pāri, ko tālāk? Un tā jau ir tā pieņemšana, ka tu pieņem to situāciju, tu viņu izanalizē racionāli, tu izlūdz ar Dievu, izrunā, atdod viņam tās dusmas, atdod skumjas, atdod emocijas, viss liekas. Un tad jau tu esi iztīrījies. Viss tas, kas varētu tev traucēt dzirdēt Dieva balsi, ir prom. Un tu vari, es pieņemu tagad, ko man tagad darīt. Ko man tagad darīt? Es atceros pēdējā lūkšanā pie mācītājs mūsu mīļajā pagrabiņā. Dievs konkrēti pateica, nav tādi jautājumi, kāpēc tas notika? Kāpēc tur tā bija 20 gadus atpakaļ? Nu bija viss. Ir cits jautājums, kāda ir tava griba tagad? Kāda ir tava griba tagad? Vienalga, kas ar mani ir noticis, vienalga, kam es esmu gājis cauri, ko tu gribi tagad? Un ticēt, vai ne, es to momentā sāku praktizēt, un tas maina domāšanu. Tad, tā kā, pirmkārt, tā pagātne tevi visu laiku netrigero, moderns vārds. Visu laiku tevi nesūta impulsi no pagātnes, ja? Jo tu visu laiku saki, man neinteresē, kas bija. Man interesē tagad, uz priekšu, ko mēs tagad varam darīt. Es pieņemu to patiesību, es pieņemu to realitāti, tāda situācija ir bijusi, tā bija mana kļūda. Es esmu visiem piedevis. Es esmu... visus atlaidus, sarāvus dvēseles saites, iesim tālāk. Ko tagad es varu darīt, kāda ir tava griba? Un var gadīties, ka Dievs vēlreiz tevi atved atpakaļ uz to notikumu un kaut kādu citu aspektu parāda, bet tad jau tu vairs neesi tāds, tā kā tāda jēla ola, ja, kur piebakstot tev visu laiku sāp, un tu esi gatavs tur eksplodēt pie kaut kādiem mazākiem impulsiem. Tā kā mēs esam aicināti iet uz to realitātes pieņemšanu, uz tās situācijas pieņemšanu, uz bēdu pieņemšanu, ka tas ir fakts, un aicināt viņam prasīt, kāda ir tava griba tagad un kā mēs iesim tālāk. Un tā mana galvenā doma arī bija pateikt jums, lai jūs esat uzmanīgi lietot Dieva vārdu kā vāciņu, lai Dieva vārds nekļūst jums kā vāciņš, lai jūs tā kā Dieva vārdu gaismā izmeklēt vairāk to savu sirdi, vai tik nav tā, ka jūs liekat zem kājām, velns zem kājām, velns zem manām kājām, bet patiesībā jūs gribat to savu dvēseli, kur varbūt ir tajā skumju etapā šobrīd. Jā, tu gribi palikt to savu dvēseli tur zem kājām, vai arī dvēseli tur bļauno iekšienes, kad, sāp, un tu viņai nedod, iespēju tā kā pateikt, ka man sāp, ka tu neļaujies. Ir kaut kāds brīdis jāļauj. Ne jau tā, ka jāļauj. Ja mēs varam un Kristus uzreiz tās skumjas paņem ideāli, bet varbūt kaut kādu brīdi ir tas, kad tā kā jāsajūt tās sāpes un skumjas, jāļauj viņām pabūt tajā skumju stāvoklī. Un tad Dievs to paņem, vai tas aiziet, vai kaut kādā citādākā veidā. Galvenais ir nespiest viņu, neapspiest, jo agri vai vēl tas tāpat pacelsies gaisā. Tā. Lai tas viss neizskatās pēc tīras psiholoģijas. Tā, kur kaut ko uzliksim. Vai tur viss kaut ko sagatavojas, izrādās. Par Kainu un Ābelu. Es ierakstīju tās daudzās raksturvietas, bet tas ir tas pirmais grēks, ko mēs... pat nav pirmais. Pirmais jau bija tas Ābels. Varbūt izlasīšu.
Ieva ar Ādamu, tā kā lai to pareizi pasaka, kļuva par vīru un sievu, un viņiem piedzima pirmie dēli, kas bija Kains un Ābels, jūs atceraties. Viens bija avjugans, un otrs bija lauksaimnieks. Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri tam kungam, un arī Ābels nesa upuri no auvi pirmdzimušajiem un no viņu taukiem, un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņu upuri, bet Kainu un viņu upuri Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā, un viņa vaigs raudzījās nikni. Tad Dievs sacīja Kainam, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu duru priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu, proti par šo grēku. Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu, un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sacīja uz Kainu, kur ir Ābels? Tas atbildēja, es nezinu, vai tad es esmu savu brāļa sargs? Un viņš teica, ko tu esi darījis? Tavu brāļa asins brēc uz mani no zemes. Tādēļ tu būsi nolēdāts zemes virsū, kurai bija jāatver savu muti, lai no tavām rokām saņem tavu brāļa asins. Kad tu zemi apstrādās, tā tev vairs nedos savu spēku. Tekulis un bēgulis tu būsi virs zemes. Un tad Kains sacīja Dievam, mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Lūk, tu šodien man esi padzinis no zemes virs un tavu acu priekšā man jāpaslēpjas. Tekulis un bēgulis es virs zemes esmu kļuvis, un katrs, kas mani atradīs, mani nokaus. Un Dievs sacīja viņam, ne tā, ikvienam, kas Kainu nokauj, tik 7-kārt atriepts, un Dievs pielika Kainam zīmi, lai tas, kas viņu saprastu, sastaptu, to nenokautu. Un es esmu ar sarkanu atzīmējis tādas atslēgas vietas, kas man tā kā liekas svarīgs. Pirmā ir tā, ka bet tev būs valdīt pār viņu, tev būs valdīt pār grēku. Mēs esam aicināti valdīt pār grēku, kā mēs runājam. Tas, kas notiek prātā un emocijās, ka mēs to uzvaram ar gara spēku. Bet Kains nespēja uzvarēt ar gara spēku. Viņš palika emocijās. Viņš neizgāja garā. Es nezinu, vai viņiem nebija tādas iespējas būt varbūt garā, jo viņi bija zaudējuši to godību, jau izjot no paradīzes, ja? Bet ir skaidri zināms, ka Dievs mūs aicina cīnīties pret grēku, ka mums ir jāpārvalda tās emocijas. Un pasaule ir izdomājusi pārvaldīt emocijas ar prātu, bet mēs zinām, ka mums tas jādara ar garu. Un nākošais ir tas moments, kad Kains saka, mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Viņš nāk Dievu priekšā un atzīst savu grēku. Viņš nepaliek tajā, ko mēs iepriekšējā bildītē redzējām, noliegumā. Viņš varēja pagriezt muguru, es nekā nezinu. Jo pirmais, ko viņš darīja, es neko nezinu. Vai tad es viņam par sargu? Bet pēc tam viņš tomēr saprot, viņam atnāk tā sajūta, ka viņš ir grēku izdarījis un ka tās brāļa asins brēc uz debesīm. Un viņš saka, mans noziegums ir tik liels, es to nespēju panest. Un tas ir tas mūsu dvēseles stāvoklis, kurā mēs dzīvojam, ja mēs darām nepareizas lietas, un ja mēs neļaujam tās lietas Dievam izdzēst ar Kristus asinīm. Un tādu pašu arī sāpi mēs varam piedzīvot, ja kāds cits pret mums ir izdarījis grēku, ja mēs esam piedzīvojuši kaut kādu vārdarbību, bērnībā varmācību, nezinu, no vecākiem brāļiem, māsām vai skolotājiem. Arī par tik, cik tas ir saistīts, it kā mēs esam upuri, bet par tik, cik tas ir saistīts ar grēku, mēs to nesam ar tikpat lielu tādu intensitāti grēka tādu, to nastu. Un tādēļ, ja Dievs mums kaut ko šodien vai kādu citu dienu, ja viņš saka, ar šito lietu vajag tik galā, jo viņi atstāj uz tavu dzīvi šodien iespaidu, es jūs aicinu nevilcināties. Lai starp to atklāsmi, ko Dievs jums dod, lai nav 5 mēneši vai 5 gadi, ja viņš saka šodien, tad labāk šodien ātri nesāpīgi. Jā, un te tālāk ir katrs, kas mani atradīs, mani nokaus. Jo kas notiek? Bet tā ir mana interpretācija, jūs varat man nepiekrist. Jo viņam iekšā ir tas aizvainojums. Nevis aizvainojums, viņš nes to grēku. Un mēs jau zinām, ka mēs viens otru nolasam gara līmenī. Mēs varam nezināt ar kādu grēku, kurš slimo, bet mūsu gars ar garu zina. Un es domāju, ka tā zīme, ko Dievs viņam uzlika, viņš apžēlojās. Viņš teica, tev būs uzlikta zīme, neviens to neredzēs. Tu pats ar to dzīvosi. Jo es pieņemu, ka tajā laikā tomēr viss bija savādāk. Dievs bija vēl savādākās attiecībās ar viņiem. Un tāpēc viņš teica, viņi katrs mani nokaus. Viņi nāks man pretī, viņi redzēs to grēku, un viņi katrs mani nokaus.
Un tas viņam ir vēl sāpīgāk nekā nu, teiksim, dzīvot ar to grēku. Un Dievs teica, labi, tevi nenokaus, tev būs tā zīme, ka neviens neko neredzēs. Un tā arī mēs mūsdienās dzīvojam, ka mēs pa lielam jau mēs nezinām viens otra grēkus. Mums tikai tā liekas, ka viņi iet pa priekšu. Tāpēc, ka tā ir mūsu pašu bēda. Protams, ir reizes, kad Dievs to paceļ gaismā, bet ja viņš to ir pacēlis gaismā, viņam ir plāns, kā tevi no tā atbrīvot. Nu, lūk, tā es redzu šo te grēka situāciju, ka viņa atbilst tam, ko arī mēs iepriekš runājām par to, ka šie te ievainojumi mūsos ir un ka šie ievainojumi, ja tur ir ievainojums, tad katrs, kas tev nāk pretī, tajā ievainojumā var trāpīt. Un bezapzinātā līmenī mums ļoti daudz komunikācijā notiek, bezapzināti un zin, kāds izreiz to cilvēku runā un saka, kāpēc tu tā teici, viņš pat nemaz nezina, kāpēc viņš tā teica. Tāpēc, kad viņš jūt, ka tev tur sāp, un ja viņš grib tevi aizskart, viņš vienkārši to saka, bet tas nav pat arī, apziņas līmenī. Šitas tāds skarbs piemērs, bet otrs var būt skarbs. Amnons un Tamāra, atceraties? Amnons ļoti nobēdājās savas mīlestības dēļ uz savu pusmāsu Tamāru tā, ka viņš palika slims. Amnons bija Dāvida dēls no otrās sievas, un Tamāra viņam bija pusmāsa, bet es tagad neatceros vairs. No kura? Bet labi, tas nav tik svarīgi. Amnonam arī bija iespēja, patiesībā mēs jau esam pieraduši domāt, ka Dāvids pirms tam jau pārkāpa laulību ar Bersabu, un tādēļ uz viņa bērniem jau gāja šī te vilkme tajā virzienā, laulības pārkāpšanas virzienā. Un Amnonam arī bija iespēja apstāties. Viņš bija slims, slims no mīlestības. Tās arī ir emocijas, un ja mēs nevaram teikt, ka tās varbūt bija dziļas jūtas, jo ja tās būtu bijušas dziļas jūtas, viņš pēc šī te piesmiešanas akta nebūtu viņu padzinis. Viņš iekāroja savu pusmāsu, un taču vienmēr uzrodās kāds Jonadabs. Es vēl pierakstīju, lai es atceros vārdu. Vienmēr uzradīsies kāds Jonadabs, kurš nebūs ticīgs. Un viņš tev atradīs 100 visādus anestēzijas veidus tavā tajā, bēdu situācijā kaut kādā, kurā tu būsi nonācis, un tas tev aizdīs vienkārši prom no Dieva. Tāpēc mums ir privilēģija, Amnonam tādas privilēģijas nebija, un es tur lasīju vecajā derībā, ka tieši tā līnija, kas bija no tās otrās sievas, viņi būtībā atkrituši bija no Dieva. Tā, ka viņi, kā jau jūdi, viņi tur turēs pie tradīcijām, bet tur nebija. Tur bija uzsvērts, ka tā līnija palika tā kā tālāk prom no Dieva, taču tur, kur bija Tamāra, tā līnija gāja tā kā vairāk, tajā, pēc Dieva tiem principiem. Un es vēlreiz vienkārši par to, ka Bībelē mēs varam redzēt šos gadījumus, kad uzvarējušas ir emocijas, un laba gala tur nav. Bet mēs varam teikt, ka Amnonam arī viņam nebija tāda Dieva gara tā vadība, varbūt viņiem arī tajā laikā tā ir vecā derība. Tādēļ mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam jaunās derības laikā, mums ir jauns spēks no augšienes, kā mēs varam turēties pretī, mums ir jāmeklē tas gars spēks, mums ir jāsavienojas ar to garu, kas ir mūsos, lai mēs nepiedzīvotu kādas ļaunas sekas. Lūk, un tad es kaut kā visu otrādāk parādīju, bet labi, skumjas. Es runāju par tām skumjām iepriekš, un man te raksturvietas divas, kad, ja tavā dzīvē ir skumjas, un ja tu piedzīvo šo stāvokli, kurā tu esi skumjās un bēdās par kādu zaudējumu, vai par kaut kādu neveiksmi, vai varbūt arī aizgājušu cilvēku, vai par savām kļūdām tu skumsti, tad atceries, ka Dievs tev ir tuvu klāt. Jo tas kungs ir tuvu tiem, kam ir salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam ir satriekts un noskumis prāts. Un tas bija psalms 34, 19. Nav pierakstīts. Tie ir psalmi. Bet otram nav. Vienam ir, vienam nav. Bet tie ir psalmi. Apžēlojies par mani, mans kungs, jo mani māc bailes. No bēdām manas acis jau ir zaudējušas savu spožumu, mana dvēsele ir apbēdināta un mana miesa ir sagurusi. Šeit ir visas pazīmes, visas tās pazīmes, ka tu esi, tā kā tajās lielajās ciešanās, lielajās bēdās, tas, ko mēs iepriekšējā šajā zīmējumā redzam. Tur jau ir viss noticis, ir lielā depresija iestājusies, un nekas cits neatliek, kā saukt uz Dievu. Dāvids rakstīja, skumjās paiet mana dzīve, un mani gadi aizard dienās nopūtās. Aiz bēdām manas pašas vainas dēļ sabrūk mans spēks un mani kauli izģinst. Un viņš sauc kungu. Un pēc tā iepriekšējā
Pēc tā iepriekšējā zīmējuma mēs saprotam, ka viņš ir tuvu pieņemšanai realitātes, viņš ir tuvu uzvarai, jo tad, kad ir tās skumjas un bēdas, tu esi šajā etapā, tu skumsti bēdājies un tev viss slikt un izģina skala un temperatūra ir augsta un klepus un viss slimības tev līp klāt. Un tad, kad tev ir tik slikti, tad tu zini, ka tu esi tuvu uzvarai. Jo nākošais ir realitātes apzināšanās un uzvara. Jo tad, kad tu pieņem realitāti, tu saki, Dievs, labi, es saprotu, tagad tāds fakts, nu kā tad mēs to tiksim galā? Un Dievam ir iespēja iejaukties. Bet, ja tu galvenais nepalikt tajā noliegumā, ka tu noliedz, man nesāp, man nav skumji, man vienalga, iešu un kalpošu, iešu un strādāšu, ņemšu kādus anestēzijas līdzekļus, strādāšu 12 stundas, kalpošu no rīta līdz vakaram, gavēšu 40 dienas. Tas viss palīdzēs un viss noteikti ies labumā, bet jābūt godīgam pret sevi. Un mēs jau par to parunājām, par to, kādi bēdām ir iemesli. Un es uzrakstīju 2 iemeslus - grēks un egoisms. Man beig patīk tas vārds egoisms. Bet jo vairāk es domāju par to vārdu, jo vairāk es saprotu, ka tas pats grēks vien ir. Jo egoisms ir grēks. Bet tā, lai mēs būtu gudri kristieši, es izrakstīju arī gudros paskaidrojumus. Tātad, egoisms ir pārmērīga iedomība un lepnība. Un lepniem Dievs stāv pretī, pareizi. Tas ir saistīts arī ar narcisismu un patmīlību. Es speciāli ieliku tādu bildīti, ka, tad, kad tu esi centrā, kad tu esi visa centrā, tad tu zini, tas ir tavs egoisms. Un tā kā pa labiem ceļiem viņš tevi neaizvedīs. Izcelsme latīņu vārds ego, kas nozīmē es. Es vispār jēdziens es ir diezgan jauns, nezinu, kaut kāds 19. gadsimta sākums varētu būt skaidrs, ka pirms 2000 gadiem nekāda es nebija. Nebija tādas izpratnes. Bet tagad ir es, un īstenībā humānisms un vēl visi tagad mūsdienu modernie domāšanas un vērtību sistēmu veidi, cilvēks ir visnotaļ centrā. Mēs gribam mūžīgo dzīvību ar tehnoloģiju sasniegt, un galvenais ir pagarināt cilvēku dzīvi, atklāt mūžīgo eliksīru un daudz ko citu. Un redziet, ir pat 3 formas. Ētiskais egoisms ir doktrīna, kas uzskata, ka individiem vajadzētu darīt to, kas ir viņu pašu interesēs. Es nezinu, paldies Dievam, ka Dievs mums ir jau sākumā ielicis mīlēt vienam otru un mīlēt tuvāko, vai ne? Psiholoģiskais egoisms ir doktrīna, kas uzskata, ka cilvēku vienmēr motivē sautīgas intereses. Un tad ir vēl racionālais egoisms. Kā var vienu egoismu vienkārši šitā tā apspēlēt? Racionālais egoisms ir ticība, ka tas ir racionāli un pareizi rīkoties tikai paša interesēs. Un tas ir pēc prāta, tas ir tāds prāta, kā teikt, mums lasts, ja mēs no kristietības viedokļa skatāmies, tas prāts lasts, jo prātam pilnīgi pietiek, es, prāts, par mani. Un tas ir, kad mēs runājam par egoismu, mēs runājam tikai par to, ka tu visu mērķi caur savu prizmu. Man patīk teikt, ka tie ir skaitļotāji, cilvēki, es negribu teikt grāmatveži, jo Lauriņa tas sēž. Bet tie ir cilvēki, kuri visu aprēķina. Un es redzu, ka arī šis ir moderns jēdziens. Mēs te pagājušajā nedēļā satikāmies ar vienu meiteni, kur māca runas mākslu. Un mēs runājām par to, ka kādā veidā mēs komunicējam ar cilvēkiem. Un viņai vairākas reizes, tam, kā mēs runājam, viņai vairākas reizes izskanēja cauri. Meitenes, jums tikai jāatcerās, ka tas, kas jums sēž pretī, ir egoists. Un jums ir jau jāiet uz to tikšanos ar tā domu, ka viņš ir egoists. Viņam interesē tikai savas intereses. Tā kā būtībā, ka te uz tikšanos un tev ir kāds mērķis, mūsu gadījumā mēs gribam Nelfestam jaunus sponsorus, lielās zivis, tā teikt. Tas nozīmē, ka mums jau ir jāiet ar domu, jādomā, kā viņš domā, kas viņam ir labi. Un man viņam ir jāpiedāvā tas, kas viņam ir labi. Paldies Dievam, ka mēs draudzē neesam aicināti tādā veidā veidot attiecības. Iedomājies, es ietu ar Ainīti runāt tikai tad, ja es būtu izdomājis, kāds labums man būs no tā. Vai arī, vai ne? Tu nevari vienkārši satikties, aiziet uz tikšanos, padzert tēju vai kaut kā. Tev ir, kāds man būs no tā labums? Paldies Dievam, ka viņš mums tā nav aicinājis dzīvot. Lūk. Jā, labi. Ieliksim plānotājā.
Tas ir mans labums. Ainīt maksā, tad es iešu. Tas būtu pēc tā egoistiskā aprēķina. Nu jā, bet paldies Dievam. Aprēķinātājs. Bet tā ir norma pasaulē. Nu, tā kā, jo laiks ir dārgs, un ja man nav labuma nekāda, tad kāpēc man iet uz tādu tikšanos? Jā. Jā, un paldies Dievam. Paldies Dievam, ka Dievs mūs ir aicinājis kalpot, un viņš ir mums šo te, nu, iedev šo te vispār vārdu skaisto kalpošana, kalpot vienam otram. Un pavadiet laiku ar māsām un brāļiem. Tas noteikti nav. Tas ir grūti. Nu jā, jo aprēķinātājs mūsos ir ielauzies iekšā. Bet egoismam ir vēl viens aspekts. Mūsu ego jūtas daudz labāk, kad savas vainas un kļūdas ir izdevies pārdresēt kādam citam. Nu, piemēram, nezinu, šodien slikti jūties un kaut kur, un tu gribi justies labi, un tu gribi justies labāk. Tas ir arī vēl viens tāds ļoti pazīstams aspekts. Un ko tev vajag, lai tu justos labāk? Tev ir jāpadara kāds cits vainīgs savā sliktajā garastāvoklī. Atnāk mājās vīrs un sāc, pienu nopirki, kaķim mēst atnesi, smiltis iznesi kaķim, dārzu aplaistī. Tu neko no tā neizdarīji, tāpēc es tik slikti jūtos. Un tas ir egoisms. Tas ir egoisms. Laiks slikts, jā, pareizi, saules nav ārā un rudens un viss slikti, vējš pūš. Un tas egoists ir tas, kurš ir pieredzis pie labām sajūtām. Viņš visu laiku grib būt labajās sajūtās un visu laiku meklē, kurš vainīgs, ka es neesmu labajās sajūtās? Kurš? Nu, iekost. Jā, bet, tā bīstamība dzīvot ar šo te caur to egoistisko prizmu ir tajā, ka šāda attieksme nemaina mūsu rīcības modeļus. Ja mēs skatāmies godīgi un nedzīvojam noliegumā, tad mēs varam atrast iemeslus, kāpēc es šodien slikti jūtos un kas man būtu jādara citādāk, lai šodien justos labāk. Vai es no rīta 15 minūtes palūdzu, vai es tur pavingroju, vai es... kādas ir tās lietas, kas tev liek justies labāk, un tad tu vari mainīt savu to uzvedību. Tad tu vari izmainīt, tu vari ielikt savā ikdienas rutīnā pavingrošanu, var ielikt lūkšanu, vienalga, ko jūs vēlaties, maskas uzlikšanu, masāžu, vēl kaut ko. Bet ja jūs visu laiku atrodat tos, kas apkārt ir vainīgi, apstākļi, lietus, vējš, vētra un viss pārējais, jūs nolemjat sevi šim te stāvoklim, jūs iestrēgstat šajā stāvoklī, kurā viss ir vainīgi, un jums nav iespējas baudīt dzīvi. Jo būtībā, kad jūs tā ar svaigu prātu paskatāties, jūs varat atrast tās lietas, kuras jums ieviešot savā dzīvē, būs labāk. Paliekot egoismā. Un pēc tam, tajā brīdī, kad jūs esat jau noskaitījis vīram, ko viņš tur neizdarīja, kaut kādā brīdī jau nāk atklāsme, ka īstenībā vīrs jau ņipričom. Un tad ir vēl, var nenākt atklāsme, bet ja nāk, tad tur ir seko sevis nosodīšana un kauns. Jo mēs jau esam kristieši, un mēs tomēr saprotam, ka te kaut kāds manipulatīvs akts tagad ir noticies. Un kaut kādā brīdī tu saproti, kaut kas nebija labi. Un tad ir vainas sajūta un kauns, un no tā atkal ir grūti tikt vaļā. Atkal jāiet pie vīra atvainoties. Vai pie bērniem man tur ļoti bieži aizdzen atvainoties, kad nebija kaut kas labi. Tas nav patīkami. Labāk uzreiz dzīvot jau tādā labvēlīgākā vidē. Lūk, un rakstavieta ir tāda, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tā kā jā, ja mēs atzīstamies, ka mēs esam egoisti, tad mēs dodam viņam iespēju mūs mainīt. Un ir viens tāds, es droši vien pagājušā reize arī stāstīju, ir viens tāds vārds, kurš ļoti slīdens, bet man viņš ļoti patīk, līdzcietība pret sevi. Un līdzcietība, tā kā empātija pret to otru cilvēku. Un tā nav tā kā egoisma izpausme, ka tu jūti līdzi sev. Piemēram, ja tu esi tajās skumjās, kur mums bija skumjas, tur, kur ir depresija un skumjas, tu neesi aicināts tajā brīdī ieslēgt savu kritiķi un teikt, tu nedrīksti, tu nevari, tev tur, tas nezinu, kādas tur tās domas. Es līdzcietīgs pret sevi. Ja tev ir skumji, pažēlo sevi. Ne tādā nozīmē, ka pažēlo sevi tur un iekrīt žēlošanā. Bet esi līdzcietīgs, neslēdz to kritiķi, kurš tev iedzīs vēl lielākā bedrē, un tu nevarēsi tikt ārā. Un tad tā ir tā sevis mīlestība, ka mēs
paši sevi varam pabarot, atrod tās lietas, kuras tev iedvesmo, kuras tev palīdz, iet uz priekšu, tā skaitā arī Dieva vārdu, protams. Tādēļ bija tā par to raksturvietu, par egoismu. Jā. Ja mēs spējam atzīties sev, ka tas ir tas egoists, kurš rīkojās, tad mēs esam arī spējīgi pārslēgties uz to, kad padomāt par otru cilvēku, kā tā man egoistiskā rīcība ietekmēs to otru cilvēku un kādas būs ilgtermiņa sekas jau mūsu attiecībās. Un ja es kļūstu vairāk līdzjūtīgs pret sevi, Bībeles vārdiem es vairāk mīlu sevi, tad es arī varu mīlēt arī otru cilvēku. Jo es vairāk saprotu, kādi ir viņa šie emocionālie stāvokļi. Tāpēc, kad es skatos uz sevi, kā liek man justies, teiksim, kaut kāda konkrēta rīcība, kad man uzskaita visus manis neizdarītos darbus, ja? Un es jūtu sev līdzi, ka man tas aizvaino, un es otru vairs neaizvainoju. Tāpēc, ka es jau to esmu pie sevis pieredzējusi, es to esmu sapratusi, un es negribu otram darīt to, tā kā to pašu, lai viņš piedzīvotu šīs nepatīkamās emocijas. Labi, kaut kā jāiet uz galvu, vai ne? Jā, šeit bija vienkārši bildīt par to, kas mums liek justies slikti, tie ir mūsu grēki un nepareizās izvēles. Katra izvēle, kur neatbilst Dieva vārdam, baušļiem, Dieva vārdu patiesībai vai arī atklāsmē, viņa novada mūs pie skumjām bēdām un pie tās schēmiņas, ka mēs nonākam kaut kādās traumatiskās situācijās, kurām mums pēc tam atkal ar Dievu ir jātiek galā. Un tādēļ mums ir emocionālā higiēna vajadzīga no rītiem kopā ar rīta rosmi. Jā, tā, un pa lielu laikam es visu parādīju, es varu egoistus noliekam malā. Un mums ir cerība, kad, neviens mums nav apsolījis, ka mums kā kristiešiem būs viegli, vai ne? Daudz ciešana taisnajam, bet no visām tas kungs viņus izglābi. Un pat ja mēs esam kādā no tiem etapiem, pat ja mēs esam kādā no šiem etapiem, Jēzus vienmēr ir ar mums. Un mūsu mērķis ir kļūt tādiem caurstrīdīgiem un skaidriem, tīriem. Tā kā pirmajā slaidā. Šitādiem. Mēs varētu varbūt iet lūkšanā par to, kad ja mums ir tādas sāpes, ja mums ir tādas skumjas, ja mums ir kaut kas mūs tur. Jo Dievs grib, lai mēs dzīvojam pilnvērtīgu un veselīgu dzīvi. Tas ir viens un otrs. Mēs arī viņu uztveram caur savu sāpju prizmu. Un arī tad, ja mums ir šie ievainojumi mūsu dvēselē, mūs var pasauli ievainot ļoti viegli. Bet, lai mēs kļūtu par uzvarētājiem un Dievu tādu spēka nesējiem un vārta nesējiem, mums noteikti ir vajadzīgs tas tā viņa aizsardzība, tas viņa spēks, tā viņa godība. Nezinu, varbūt jums tagad Dievs jau varbūt kaut ko pastāstīja. Es ļoti centos tā vienkāršotāk izstāstīt. Es nezinu, kā man sanāca. Katrā ziņā mēs varam lūgt par to, lai Dievs ienāk mūsu dvēselēs, mūsu sirdīs. Un varbūt jums jau ir kaut kāda lieta, ko jūs zinat nosaukt vārdā, kas jums šodien traucē attiecībās citiem cilvēkiem vai attiecībās ar viņu pašu. Un tad jūs varat to nest Dievu priekšā. Jo tiešām tas vārds bija no Dieva, tas vārds ir iztukšošanās. Jo pirms tu sāc būvēt sevi no jauna ar Dieva vārdu, tev ir jāiztukšo savus dvēseles, savas sirds, sava prāta trauks, lai viņš tajā var ielikt kaut ko jaunu. Lai viņš iztukšo. Un es to visu kungu priekšā. Lai viņa slava un lai viņa godība. Lai viņa slava un lai viņa godība dara tevi tādu mīkstu. Lai nāk uzticēšanās viņam. Kungs, tiešām mēs gribam tev uzticēties. Tu zini, cik mēs esam prāta cilvēki, cik mēs esam gudri, cik mēs esam izglītoti, analizēt spējīgi. Bet vairāk par visu šo mums ir vajadzīga tā mīlestība. Un ka tu mūs ieved tādās uzticības attiecībās ar tevi, ka mēs varam tev uzticēties. Mēs izvēlamies tev uzticēties. Es tev uzticos, Tēvs, ka tu esi mīlošs Tēvs un ka tu esi aicinājis mani būt tavā klātbūtnē, tavā tūmā, ka tu esi aicinājis būt mīlestībā, ka tu esi aicinājis būt svētībā, ka tu esi aicinājis būt labvēlībā. Kungs, mēs atveram savus sirds tavā priekšā. Mēs atveram savus dvēseles tavā priekšā. Un tu redzi tos ievainojumus, pie kuriem ienaidnieks ir gatavs ķerties. Tu redzi, kungs, varbūt to, ko mēs paši vēl neredzam un nezinām.
Bet ienaidnieks jau savus suņus izsūtījis, ka tie plosītu mūsu dvēseli kā tādu gaļas gabalu. Kungs, noņem to. Atklāj mums to, kas ir šis ievainojums, kurš visvairāk traucē mums dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, iet kalpošanā, iet savā aicinājumā, darboties dāvanās, piedzīvot tavu prieku dzīvē. Kungs, kas ir tas, kas ir visdziļāk apslēpts, apgaismo to, kas ir visdziļāk apslēpts. Un tu zini, kam mums ir drosme un cik tālu mēs varam iet, cik tālu mēs varam pieņemt tavu patiesību šodien. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka tu esi ceļš, dzīvība un patiesība. Tu esi patiesība un tava gaisma nes patiesību. Atklāj, Kungs, kādus melus, kas mums neļauj tevi piedzīvot, kas mums neļauj noticēt tavai mīlestībai. Nomain šos melus pret patiesību. Tu esi patiesības Dievs. Mēs pieņemam tevi kā patiesību. Tu esi patiesība, tu esi patiesība, tu esi patiesība. Spiedies iekšā mūsu sirdīs, dvēselēs un prātā ar savu patiesību. Visu, kas ir nepress un kājām otrādi apgriezt mūsu pieredzes dēļ, to noliec savās vietās, Kungs. Noliec savās vietās. Tu esi mūsu galvenais attaisnotājs. Mēs paši sev neesam nekādi tiesneši. Tu esi mūsu tiesnesis. Un tavs sots ir mīlestība. Tavs sots, Kungs, ir mīlestība. Tu mūs sodi ar savu mīlestību. Tu esi atcēlis visus sodus un visus apsūdzības rakstus savas mīlestības dēļ, jo tu mūs mīli. Un caur Kristus asinīm mēs esam šķīstīti un mazgāti, un tu mūs redz bez traipa, bez grēka, bez nekāda ievainojuma, Kungs. Tu mūs redz svētus, aicināts būt tavā klātbūtnē un tavā mīlestībā. Paldies tev, Kungs. Paldies tev, Kungs, paldies tev, ka tavā klātbūtnē mūsu sirds kļūst mīkstas un dvēseles vājas un krīt jebkādi aizsardzības mūri Jēzus vārdā. Un tās dvēseles daļas, kas ir uzņēmušās sarga lomu, tagad tiek šo lomu nodot Kristu un Kristus paklausībai, jo Kristus ir tavs sargātājs. Kristus ir tavs sargātājs. Kristus ir tavs sargātājs. Viņš pasargās tavu dvēseli. Uzticies viņam. Viņš pasargās, un viņš tev ļauna nenodarīs. Viņš tev ļauna nenodarīs. Tu, Kungs, zini tās vietas, kur vairs nav sargāt, kur vairs nav jāsargā, jo tu esi apstājies tajā vietā, un dvēselē šī misija vairs nav jāveic, jo tu esi tur. Tavs asins pasargā mūs. Tavu mīlestību mūs pasargā. Halleluja, tev, Kungs, slāva un pateicība, Kungs, ka tu apgaismo visu, kas ir tumsā, un ka tu to cel gaismā, lai mūs dziedinātu un lai vestu mūs vēl lielākā brīvībā. Paldies par tavu brīvību, paldies par tavu atjaunošanu, ka tu atjauno salauztas sirdis, salauztas dzīves un salauztas likteņus. Mēs paļaujamies uz tevi, tu esi debesis un zemes radītājs. Tu esi mīlestības un taisnības Dievs. Tev pieder taisnība un tev pieder atriepšana. Kungs, mēs katru atriepšanas kāri, vēlmi vai atriebības domas noliekam pie tavām kājām. Nav neviena ienaidnieka, kurš ir cienīgs, mūsu atriebības cienīgs. Tu, Kungs, esi atriebējis, tu esi taisnais tiesnesis. Un mēs izlējam šīs emocijas un šīs vēlmes atriepties, Kungs, tava krusta priekšā. Tās neskan ar tavu vārdu. Mēs uzticamies tev, Kungs, ka tavs vārds ir stiprs un spēcīgs. Tavs vārds ir stiprs un spēcīgs. Un mēs atdodam atriepšanu tev, Kungs. Un tu redzi, kur vēl ir kāda nepiedošana. Šodien liekas neiespējami piedot, bet vismaz pieņem lēmumu, ka tu piedod. Vismaz pieņem lēmumu, ka tu piedod. Un Kungs tev palīdzēs. Viņš vedīs dziļāk šajā procesā, savā mīlestībā. Kungs, tev pateicos par tavu piedošanu, ka tu mums esi piedevis, un ka tu mūs ved piedošanā tur, kur mēs nespējam, kur mēs ar prātu nespējam un emocijās vēl vairāk nespējam, tur tu spēj mūs izmainīt. Lai nāk tavu piedošanu caur mums, ka mēs varam piedot šiem cilvēkiem un atlaist viņus brīvībā un iegūt savu brīvību. Kungs, un mēs izvēlamies piedot sev visas kļūdas,
visus pārdarījumus, ko mēs paši sev esam nodarījuši, paši sevi tiesājuši, paši sevi sodījuši. Kungs, piedod, ka mēs esam izvēlējušies sev tiesāt un ieņemt tavu vietu. Mēs atdodam atpakaļ šo lomu tev, kungs, tiesā. Tu man tiesās, kad pienāks laiks. Šodien tu man redzi caur savām asinīm un Kristus upuri, svētu, šķīstu un taisnu. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs, par tavu piedošanu. Ka tu esi uzticams, taisns un tu piedod, ja mēs atzīstamies savos grēkos. Tu esi uzticams un taisns un tu šķīst mūs no katras netaisnības un tu atbrīvo mūs no katra grēka nastas. Kungs, un atbrīvo mūs no šiem mazajiem ievainojumiem, no šīs kvārds ievaino, kvārdi ir ievainojuši mūsu dvēseli. Tā kā tādas skabargas salipušas, sadzinušās mūsu dvēselē. It kā jau tik ļoti nesāp, varat dzīvot. Arī šos mazos, kungs, vārdus, ko mēs esam dzirdējuši no citiem cilvēkiem par sevi pašu, mēs atdodam tev, kungs. Mēs piedodam šiem cilvēkiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Un ja viņi zina, ko dara, tad mēs vēl vairāk viņiem piedodam. Lai tas mūs neievaino un lai viņi nevar nākt un turpināt bakstīt tieši tajās pašās vietās, kur mums jau ir sāpējis. Mēs gribam būt brīvi, lai pasauli mūs neraustītu. Kungs, mēs pieņemam tavu brīvību, lai pasauli nevar raustīt mūsu dvēseli, lai pasauli nevar raustīt mūsu dzīvi, lai pasauli nevar mūs vilkt atpakaļ caur šiem ievainojumiem, kungs. Nāc un dziedini. Norauj visus plāksterus, kuri nevietā un nelaikā ir uzlikti. Norauj visus plāksterus, kuri nelaikā un nevietā ir uzlikti, lai nāk tavs dziedinājums, lai nāk tavs dziedinājums, lai nāk tavs dziedinājums, jo zem plākstera vēl asiņo un pūžņo un brūci nedzīst. Kungs, tur ir vajadzīga tava eļļa, tur ir vajadzīga tava eļļa, kungs, lai nāk tava eļļa, lai plūst tava eļļa, lai nāk tavs dziedinājums, lai plūst tava eļļa, lai nāk tavs dziedinājums, lai šajās rētās ieplūst tavs dziedinājums. Un lai ienaidnieks to nevar vairs lietot saviem sautīgajiem un egoistiskajiem mērķiem, kungs. Un mēs noliekam pie tavām kājām savu egoistu. Katrs savu egoistu noliekam pie tavām kājām. Kungs, šo egoistisko dabu. Tu mūs maini. Kungs, maini mūs ar savu mīlestību. Atver mūsu sirdis, ka mēs varam just tavu mīlestību, jo, kad mēs esam tavā mīlestībā, mēs varam tikai mīlēt. Lai egoistam nav vietas dzimt, dzīvot, aprēķināt un izpausties. Lai tavu mīlestība ir tik stipra un spēcīga, ka mēs varam mīlēt viens otru ar tavu mīlestību. Ka mēs varam mīlēt viens otru ar tavu mīlestību. Mīļais svētais Dievs, ieplūsti vēl dziļāk. Aizplūst līdz mūsu garam. Tu, kungs, zini, kādus ievainojumus mēs esam saņēmuši savas dzīves laikā. Kungs, atmodini garu. Aizej līdz pašam garam, aizej, atmodini, kungs, lai nāk tas gara spēks, kas no dzimšanas mūsos ir ielikts, lai nāk no atzimšanas mūsos ir ielikts. Tavs gars, lai sāk rosīties spēcīgāk un spēcīgāk, kustēties mūsos dzīvāk un dzīvāk, kungs, un ja tur ir kāds gara ievainojums tieši pašā garā, lai plūst tava upe, tava mīlestības upe, tava svētā gara upe, tava eļļa, kungs, lai plūst tieši garā, kur ir šis gara ievainojums. Jo tev ir vajadzīgi garīgi cilvēki, garīgi karotāji, tavi karotāji Kristus armijā, ar stipru garu, ar vienotu garu, ar nesašķeltu dvēseli, ar nedalītu prātu, kungs, tādi, kas nodevušies tev. Un mēs nododam arī savus miesas locekļus tavai kalpošanai, kungs, lai ir mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu mēle un prāts, lai kalpo tev, lai kalpo tavai valstībai un nes tavu mīlestību, kungs. Halleluja, slavu tev, kungs. Un nav citu baušu, ko es atstāju, ka jūs citu mīlētu, kungs. Mēs pieņemam tavu mīlestību savai dzīvē, pieņemam tavu mīlestību brāļiem un māsām, lai tā izplūst caur mums kā varena upe, halleluja, kā varena upe, lai tā izplūst caur mums kā varena upe. Tava mīlestība, lai plūst, tavs dziedinājums, lai plūst, tava atjaunošanās, lai plūst, lai dvēseli atjaunojas šūniņu pa šūniņai, lai atjaunojas prāts, lai atjaunojas miesa, jo miesā arī ir ievainojumi, kas ir skārs dvēseli,
atstājis kādu iespēju tavā ķermenī, kādu slimību, vai vienkārši pazemināt imunitāti. Kungs, dziedina arī mūsu fizisko ķermeni. Dziedina arī mūsu fizisko ķermeni, ka mēs varam būt dzīva liecība par Tevi, Kungs. Ka mēs varam būt dzīva liecība par Tevi, ka Tu esi dziedinātājs, ka Tu esi atjaunotājs, ka Tu esi spēka avots, ka Tu esi gudrības avots un ka Tev pieder pārdabiska vadība, kuru mēs varam piedzīvot, just, saprast un kustēties pēc Tavu prātu un pēc Tavas gribas. Halleluja, halleluja. Slāv Tev, Kungs. Helāmās atekina. Paņem savu dziedināšanu kā balvu par savu atvērto sirdi. Halleluja. Kungam patīk tavs sirds. Halleluja. Viņš priecājas par tavu sirdi. Halleluja. Nekas viņu neiepriecina vairāk par tavu atvērto sirdi, par tavām patiesām emocijām. Par tavām patiesajām emocijām, kuras tu izlieji viņu priekšā. Halleluja. Helāmās satekīdā lārabo sodā Tu esi godības ķēniņš un slavas Dievs, un kādam tu dod vienkārši vēl vairāk spēku, vēl vairāk gara spēku, vēl vairāk gara spēku, vēl vairāk gara spēku, vēl vairāk gara spēku. Nāc, svētais gars, piepildi šo zāli ar savu godību, ar savu slavu, ka tajā ir viss, kas vajadzīgs katrai sirdī, katrai dvēselē, katram prātam. Halleluja, 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 halleluja. Tev, Kungs, slāva un Tev, Kungs, gods. Mēs Tev pateicamies par Tavu mieru. Halleluja, halleluja. Helāmā satekītā lāra vosodā rātā. Halamona mosode lerebete. Izbaudi viņa klātbūtni, izbaudi viņa labvēlību, izbaudi viņa dziedinošo pieskārienu. Varbūt tu redzi kaut kādu vīziju, ko viņš tev rāda, kā viņš lai savu eļu pār tavu galvu, kā viņš atjauno tavas šūnas, kā viņš atjauno tavas domas, kā viņš atjauno tavu ticību. Jo šī eļa ir ticības atjaunošanai, ticības atjaunošanai, ticības atjaunošanai, ticības atjaunošanai. Pieņem šo eļu ticības atjaunošanai. Halleluja. Tev, Kungs, slāva un Tev, Kungs, gods, ka Tu zini, kas katram ir vajadzīgs, un Tu katram iedod tieši to, pēc kā viņš visvairāk ilgojās. Un mēs visi ilgojamies pēc Tavas mīlestības, pēc Tavas klātbūtnes. Jo, ja Tu mums esi, tad mums nevajag nenieka. Ja Tu mums esi, tad Tu mums vajag ganīties zaļainās ganībās un pie skaidra ūdens. Zaļainās ganībās un pie skaidra ūdens. Un mēs varam pieņemt savai dvēselē šo mieru, šo mierinājumu, ka Tu mūs pabaro un Tu mūs padzirdi. Lai mēs badaini pa pasauli nestaigājam. Meklēdam pasaulē kādus mierinājumus. Kungs, pabaro mūs tiešām līdz sirds dziļumiem, līdz mūsu būtības dziļumiem, atveldzē mūs. Pabaro mūs un padzirdi mūs, ka mums nav jāmeklē pasaulīgi apmierinājumu. Kungs, mēs Tev ielaižam un atļaujam Tev iespiesties mūsos vēl dziļāk un vēl vairāk. Halleluja, slāva, 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 slāva.
Slāva Tev, kungs, halleluja, slāva, slāva, slāva. Halleluja, helamassatekina mara varadadatadadadade. Hela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 de. Kidala robosota kidala rabasaya. Olamosota kina mena kera bosota kotala robokatatatatatatate. Holo robosota kidala rabasaya. Halleluja. Halleluja, Tev, kungs, gods un Tev, kungs, slāva. Halleluja, halleluja. Paldies par Tavas mīlestības un Tavas godības mākoņu. Paldies, ka Tu esi klātesošs. Un ka Tu nekur prom netaisies doties. Tu esi visātrāk sasniedzamais, padomdevējs, uzticamais draugs un aizstāvis. Halleluja. 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 Slāv Tev, kungs, slāv Tev, kungs. Ja Tev liekas, ka ir kaut kas tāds, par ko Tu gribi kopā palūgt, Tu vari nākt priekšā, mēs vienkārši kopā palūgsim. Ja Tev liekas, ka Dievs ir kaut ko tādu Tev atklājis un Tu kaut ko tādu saproti, neatstāj to pie sevis. Ja Tu jūti, ka tas ir īstais laiks un īstais brīdis nevelc garumā, lai starp tavu impulsu no kunga ir vienkārši 10 sekundes un ne vairāk, lai nav 5 mēneši un 5 gadi. Ja ir kaut kas tāds, kas tevi dzeļ un sāp un ir kāda skabarga, kur nevar izraut, kur tu vēl joprojām jūti, un viņa atgādina par sevi. Nāc izrausim to skabargu. Atstāsim viņu Dievu priekšā. Pienesīsim viņu kā upuri kungam. Nebaidies un nebaiļojies mana dvēsele. Nebaidies un nebaiļojies mana dvēsele. Nebaidies un nebaiļojies mana dvēsele. Nebaidies un nebaiļojies mana dvēsele.